pārdošanā šāda speciāla autotransporta piekabe kopā ar vilcēju. Ļoti specifiska. Atvesta un atdzīta no Austrijas. Šeit ir tā kā aizmugurējās durvis. Pavērts vaļā, var redzēt, saprast. Auto piekaba lēžās pilnīgi līdz zemē. Šis atvarās uz leju. Tālāk mums tur vajadzētu iekšā traps, tas liekās klāt. Tad šeit var iebraukt iekšpusē. Te jāuzliek papildus tā kā trapi, kas īsti nāk komplektā, mums jāuzbūvē. Un tad automašīna atceļās tur līdz tam līmenim. Tā grīda lēžās zemāk un tiecīgi šeit var iebraukt 3 automašīnas. 3 automašīnas apakšā ir mantu novietne, riepas, teltis, rezerves daļas. Un tiecīgi tur augšpusē var uzdīt automašīnu. Šeit ir visi lifti. Darbojās arī. Lifti ceļās ir pārbaudīti. Mās pusēs redzēt. Šeit viss darbojās, strādā. No sāna mums ir arī vadības, sviras, pogas. Tā izskatās piekabe no sāna. Riepas izskatās vēl labas. Komplektā ar automašīnu Volvo FH12. Izskatās tas komplekts. Automašīna, ka mēs uzpulēsim priekšu, sakopsim. Tādu cīklu jāsadara. Izvēl pievilcīgi oranži, tāpēc, kad reiz bija Zviedrijā kā mācību auto. Nobraukums ir kaut kāds 1,5 miljonus, bet tehniski kārtībā vienkārši parasts, bez nehliekām, elektronikām, labs smagais mehānisko kārbu. Šādi izskatās piekabe. Otra sāna, lielā bāka. Izvēle ir pievilcīgi, esam bišķi piekrāsojuši, kā saka, samazgājuši, kaut kā noticējumi. Tīri sataisījuši vizuālo. Un tad jau šīs virsmas var līmēt kaut kādas uzlīmes. Aplīmēt, kā jau vēlās. Arī folkreiz komandai, šoseis vai komandai mēs ļoti labs variants. Gan rezerves daļām, gan kā nogādāt automašīnas sacensībām. Klāt ir pielikt tentu, telti, un tiecīgi sacensībām aizbrauc ar vieglo. Vispārējais atnāk ar fūri. Cena ļoti, man liekas, laba šim komplektam būs. To jau vairāk lasat pie apraksta. Nu, tāds auto. Mēs no savas puses viņu pieregistrēsim, tehnisko apskati. To mēs tad runājam, vai jūs ejat, vai mēs ejam. Tad attiecīgi cenu mēs arī varam iziet. Lielāka summa mašīnai tur iziet nebūs problēmas. Šis auto ir bijis pilnu saimniecībā vairākos gadus, ļoti uzticami kalpojas. Bet, nu, tā profesionāli strādā, laikam mēs šo mašīnu vairs negribam. Arī šoferi nevienmēr grib braukt tādu. Tad auto ļoti, kā saka, labs, vienkārši un izturīgs, vecais, klasiskais Volvo. Bet aizdot ir piekabi 5 vai 6 reizes gadā, mums būs ļoti labs variants. Kaut kā tā, ja vēlies sportam šādu piekabi par pieejamu cenu, zvani raksti, brauc ciemos.